Sveiki, brīnumdari! Vai tu esi bijis Baltijas jūras piekrastē? Baltijas jūras piekraste Latvijā stiepjas gandrīz 500 km garumā. Šodien mēs ar tevi gleznosim Baltijas jūru. Vai tu zini, ka gleznas, kuras atveido jūras ainavu vai to motīvus, sauc par marīnu? Šodien mēs gleznosim marīnu. Kas mums būs nepieciešams? Kartons, to es paņēmu no albuma otrās puses. Zīmulis, 3 otas, brūna un balta krāsa. Redzi, kā ir sadalīts, mazliet brūnās, vairāk baltās. Kā arī zilā mazliet un daudz baltās. Kā arī sāls un cukurs. Lai sāktu darboties, mums ir nepieciešams zīmuls. Mēs atdalīsim jūru no piekrastes. Baltijas jūras piekraste bieži vien ir smilšaina. Šodien arī mūsu piekraste būs smilšaina. Sāksim darboties ar jūru, jo mums būs nepieciešams, lai tā ātrāk izžūtu. Paņemsim zilo un balto krāsu un kārtīgi tās sajauksim. Ota ir sausa un tīra. Tā ir goša, un tai īpaši negaršo ūdens. Šī lielākā daļa man būs jūra. Es sāku to gleznot. Cenšamies vilkt uz vienu pusi otu. Aizpildot visu laukumu. Man ir plata ota, tāpēc strādāt ir viegli un ātri. Šeit es parādīju tikai 2 trauciņus ar krāsu. Tev būs nepieciešams arī 3. trauciņš vai nu lielā palete, kur tev būs tikai baltā krāsa, bet to vajadzēs gandrīz pašās beigās. Nu redz, mana jūra ir gatava. Es esmu visu aizkrāsojusi, varu likt nost gan otu, gan paleti. Kas mūs sagaida tālāk? Vai tu esi redzējis mūsu Latviju kartē? Paskaties uzmanīgi un ieklausies, ko es tev stāstu, un pa to laiku jūra mazliet izžūs. Tu redzi daļu no pasaules kartes. Zilā krāsā tu redzi Baltijas jūru. Zilais punktiņš ir, kur mēs atrodamies. Šī ir mūsu Latvija. Paskaties, cik interesanti tā ir forma. Ar zilo krāsu es tev parādīju interesantu izliekumu. Šis ir Rīgas jūras līcis, Baltijas jūras daļiņa. Rīgas jūras līcis saukts arī par Līvu līci un atrodas starp Igauniju un Latviju. Jūras līča dziļums ir 26 metri vidēji. Tas ir apmēram 8 cilvēku garumā. Rīgas līča Latvijas krastos atrodas dažādas pilsētas – Jūrmala, Rīga, Saulkraste, Salacgrīva un Ainaži.
Bet tagad darbosimies ar piekrasti. Mums būs nepieciešama baltā, brūnā krāsa un sāls. Labāk smalkā. Man ir arī rupjā. Šodien pamēģināšu ar rupjo, bet labāk ņemt arī smalko. Sajaucam ļoti uzmanīgi. Gan krāsu, gan sāli. Ļoti interesants sanāk. Gribās man piebērt vēl sāli, lai krasts sanāktu smilšains. Un sākam likt krāsu. Otrajā pusītē cenšamies, lai sāls arī tiktu uz mūsu laukuma. Bet skaties, nepieskaries jūrai. Uzmanīgi un kārtīgi. Ņemam kā ar karotīti un liekam uz laukuma. Vēl mazliet, un nu jau būs beigas. Sāls trāpās ne visur, un tas arī ir interesanti. Tā, un pie pašas jūriņas darbojamies ļoti uzmanīgi, lēnām, lai sanāktu skaisti. Nu, lūk, arī visa krāsiņa ir beigusies man. Varu likt malā. Un tagad tev būs nepieciešama baltā krāsa, ko arī sagatavo. Sagatavo balto krāsu un cukuru. Mums ir nepieciešams, lai zilā krāsa izžūtu pilnībā. Tāpēc sagaidi to vai nu izžāvē ar fēnu. Jūra ir izžūsi, var pamēģināt ar pirkstiņiem un ar roku. Šeit vēl žūst. Mums ir nepieciešama baltā krāsa un cukurs. Pieberam klāt un ar rotiņu atkal sajaucam kopā. Liekam vēl droši klāt. Man uzpilēja, es no tā nebaidos, jo tulīt es jau likšu ūdentiņam klāt. Un veidošu viļņus. Lūk, baltā krāsa ar cukuru ir sajaukta, un tagad es veidošu viļņus. Likšu krāsu tieši pie krasta. Līnijas. Izveidošu vēl arī šeit līniju. Lieku tā vairāk ar visu cukuriņu. Tagad tev būs nepieciešama sausā ota. Labāk, lai tā ota būtu plata, ar lieliem sariem. Ko mēs darām? Mēs mazliet no pašas maliņas velkam šo pusīti, veidojot tādus viļņus.
arī šeit. Un arī šeit. Daudz, ne? No pašas maliņas, lai visu cukuriņu neaiznestu tālāk. Mums ir izveidojušies vilnīši. Nu, lūk, mūsu jūra, vai Rīgas līcis, vai Baltijas jūra, izvēlies pats, ir gatava. Sveicieni Latvijas svētkos! Tiekamies nākamreiz brīnumdarī!